Ja jau esmu veca stila youtuberis, kuram patīk vienkārši sēdēt un runāt ar kameru, tad viena no lietām, kas ir YouTube tāda, zelta lieta, tas ir Q&A. Un es domāju, ka šis ir tieši tas moments, kā to darīt. Un šis galīgi nav tādēļ, ka man šonadēļ galīgi nekāda kreatīvā enerģija bijusi, negribēju neko jaunu domāt, bet šis ir viennozīmīgi tādēļ, ka es gribēju ļoti Q&A taisīt. Bet pilnā nopietnībā es par to kādu laiku jau domāju, jo ir no komentāriem tu vari izzilēt kaut kādu mazu daļu no tā, kā cilvēki domā. Bet nav īsti skaidrs, ko cilvēki patiešām domā, ko skatītāji domā, un šis ir labākais veids, kā to saprast, lai es apmēram varētu ne tikai saprast, kas jums galvā notiek, bet varbūt arī mēģināt pielāgot to saturu tiem aktīviem skatītājiem, kuri pa īstam šo visu grib redzēt, un saprast, ko jūs varbūt vairāk gribat redzēt, ko mazāk, ko jūs pa mani domājat, vai whatever, pa jebkādiem citiem jautājumiem. Tādēļ šodien pirmais Q&A, ja jūs gribat gadījumā piedalīties nākamajā, un viņš jums patīk, pirmkārt, ļoti novērtētu laiku un subscribe, palīdz kanālam, un otrkārt, video aprakstā ir mans Instagrams, tur varat piesakot, un tā kā būs nākamais Q&A, paziņošu storijā, varēsiet dot savus jautājumus. Tādēļ, dodamies pirmajā Q&A, un jūs man esat sasūtījuši dažus ļoti interesants jautājumus, un es ar nepacietību gribu viņus atbildēt. Tādēļ nevelkam laika garumā, dodamies video, bet kā vienmēr, paldies par uzmanību. Jautājums esmu centies tā mazliet sastruktūrizēt, lai nav pilnīgākais randoms, bet sāksim ar pirmo jautājumu no Kitijas. Kāds ir tavs dzīves moto? Un patreiz es vienkārši būtu fuck around, find out, jo man ir apnis pārāk nopietni dzīvi uztvert, es tāpat to visu ļoti nopietni uztveru un cenšos apzināti visam pieiet, bet pēc kaut kāda laika ļoti rāti izdeg no tās visas sajūtas, tādēļ vienkārši ņemu to dzīvi, kā viņa nāk uz priekšu, ko viņa man dod, to es arī cenšos izdarīt labāko, un ja sanāks nāk, ja nesanāk, tad vienkārši mēģinām darīt tālāk. Keep it simple. Sekojošais jautājums nāk no Matijas Ulmaņa. Laizītājs vai kodējs? Personīgi, tas kruzaks, ko tavs opis dabūja pa valsts naudu. Un laizītājs, protams. Sekojošais jautājums. Turpinam celt latiņu no Emporio Armani, es minu pēc viņa iniciāļiem. Cik alus saiet kamieļa kuprī? Un šeit man ir jāatzīst, ka šeit man nācās konsultēt savus draugus, jo es īsti nevarēju saprast, vai man IQ nepietiek šo visu atbildēt, bet man čoms ļoti kvalitīvu atbildi deva. Viņš teica, apmēram 10 cēsiniekus, bet 6 valmieru mūžas. Bet es domāju tā, vajag kaut kādu soda naudu arī samaksāt par to, ka tu atļaujas izvēlēties cēsnieks tādēļ. Cēsniekiem tev būs tikai 10, bet ja tu izvēlēsi valmieru mūžu, es tev došu 1,05 ūdeni, lai nosklot mazliet to visu. Jo, ja tu dzer cēsnieku, tu neesi pelnījis labas lietas dzīvē. Turpinām ar tādu rapid fire jautājumiem. Kāds būtu tavs supervaroņu vārds? Terorists, es nezinu. Vai tev ir bail no tumsas? Man nav bail no tumsas, bet man ir bail, kas tajā tumsā varētu būt iekšā. Kādu šampūnu tu izmanto? Atbildēšu sekojošajā jautājumā. Kāds ir tavs slēptais talants? Es varu iziet uz ielas un nosaukt praktiski jebkuru mašīnu, kas tur ir. Nezinu, vai tas man kaut kāds autismu spektrs vai kas, bet tas man tīri labi sanāk. Toms prasa mātu rutīnu. Let's fucking go. Boom! Tie, kas skatās manus video jau ilgāku laiku, šis mazliet atsauks vienu konkrētu video, jums atpakaļ prātā, tā kā tie, kas zina, respekt. Bet tā, sākam, šampūns numur 1. Patreiz izmantoju šo Olaplexu, ir tīri labs, nav no lētākajiem, galīgi nevar sūdzēties, mazgā ļoti labi, man kondiška arī bija, bet kondiška man ir beigusies, tādēļ neko darīt, bet es primāri patreiz izmantoju Madaras produkts, jo, godīgi sakot, par to cenu, kas ir, labāk vienkārši nav. Un ja gadījumā kāds skatās un var dabūt Madaras sadarbību, lūdzu man rakstiet, viņi mazliet par dārgu sāk palikt. Man ir apnicis tērēt 50-60 eiro katru reizi, ka man vajag matu produktus nopirkt, bet, ja būs pat traku, es neko nesūdzos. Bet no Madaras produktiem, jebkura kondiška šampūna strādās, whatever, vienkārši ņem pērts. Ja tev ir sausāk, trauslāk mati, ņem šo. Ja citi krāsaināk gribi vairāk volumu, vienkārši ieej Madaras mājaslapā nopērts tas, kas ir uz atlaidi. Visur strādā labi, bet es tagad pamēģināju nopirkt šo te matu masku. Kā viņi sauc? Feed, Repair and Dry, Rescue hair mask. Kā man patīk, ka man ir glābi. Bet jā, īstenībā tīri labs produkts, ko es pamanīju esmu, ka pēc 2. 3. dienas mati vairs nav
tik taukaini. Un man arī, ir savādāk, jo es eju uz treniņiem, kur man visu laiku mati paliek sasvīduši un tā ātri uzsūc visu. Un es pamanīju, ka ar matu masku viņi mazāk ķepīgi paliek, viņi mazāk tādi taukaini izstās un kopsumā vienkārši tīri efektīvi ir. Un jā, kopsumā tas arī galvenais ir ieliek iekšā. Un par matu mazgāšanu katru otro dienu, ja gadījumā garlaicīgi katru trešo dienu principā, ja man mazāk treniņi ir, pēc mazgāšanas matus nežāvēju, ja iespējams, ir īpaši vasaras laikā, jo tas pēc iespējas ātrāk sabojās tos matus, tādēļ, ja tev ir gari mati, pamēģini nežāvēt ar žāvētāju, ļauj viņiem dabiski izžūt, viņi labākā stāvoklī paliks. Un par matu masku vienkārši ieliec iekšā pēc matu mazgāšanas, 5-10 minūtēm izkalo un vienkārši viss izskatīsies labāk, pat pārnāt nevar. Tā kā hērutīna, let's go tālāk. Tā, Samanta prasa, ar ko tu nodarbojies ikdienā, izņemot YouTube superkanāls? Paldies! Tā, ikdienā parastais puslodes darbs esmu Eiroparkā, par kontrolieri. Es nelepojos ar to faktu, bet rēķini ir jānomaksā un man bonusu neizmaksās, jo man sodu koeficients ir pārāk mazs. Tādēļ neuztraucieties, neesmu tas pimpis, kas pirmajās 3 minūtēs jums uzliks sodu. Neļinčojiet mani, es jums lūdzu. Bet jā, atskaitot to, patreiz universitātes diplomu atkal rakstu, pēc gap yeara es parētām esmu kaut ko arī atsācis, tādēļ mēģinu to principēc izdarīt. Nožēloju, bet vienkārši principēc izdarīšu. Pa virsu tam Jiu-jitsu eju 2-3 reizes nedēļā, cik man spēka pietiek, jo šobrīd kaut kāda iemesla dēļ spēka mazāk ir. Daži, tādēļ, ka vairāk ir skolas lietām esmu atsācis un YouTube arī tas prasa enerģiju. Un jā, YouTube un pēc tam pagulēt. Es baigi neko tā diži cenšos nedarīt, jo es vienkārši mēģinu nofokusēties uz to universitāti un YouTube. Tās manas patreiz prioritātes ir. Pārējais viss, kas noteikti, tas noteikti. Baigi neizspringstu. Jēkabs prasa, kādas attiecības tev ir ar cīņu sporta veidiem? Tātad, kā jau tikko minēju. Principā, kopš februāra esmu sācis iet uz jiu-jitsu reāli netīšām. Es vienkārši vienu dienu braucu autobusā atpakaļ, mašīna bija aizvedis cēcīm vai kaut ko, skatos YouTube un tur uzliec video par Maikiju Musamečī, un es vienkārši skatos, domāju, jiu-jitsu tie ir interesanti lieta, ka 10 sekundēs kādam var ceļus izlaust, davai es arī gribu pamēģināt. Un es pamēģināju, un man reāli kājas lūpā bija, un es vēl aizvien neju, man patīk. Šobrīd, ar pauzi ņemot kaut kādu 6-7 mēnešus eju. Esmu tagad sasniedzis to white belt punktu, kur es saprotu apmēram, kas notiek, bet es neko pretī nevienam nevaru izdarīt. Un treneris esmu pateicis, ka vienkārši tavs darbs ir ne tik līdz punktam, ka tu tepo, un to es arī šobrīd daru. Un patreiz vienkārši ņemu un daru baudu. Cerams, ka 2 gadu laikā es tikšu līdz kaut kādam blue beltam, tas tās patreizies mērķis ir tik līdz blue beltam, un pēc tam es gribētu ar kickboxingu pamēģināt. Tas vienīgais, kas man no pārējiem interesē, jo tikai naglijā boksoties, var, bet what's the point? Un pārējie visi man baigi neuzrunāt. Tā kā patreiz BJJs, un pēc tam cerams kickboxings. Kristaps prasa, kad būs Saša sekotāju meetups? Pirmkārt, ja būs, tad vasarā. Otrkārt, es negribu kaut ko tupa vienkārši satikties un patērēt. Es gribu kaut ko interesanti izveidot. Un treškārt, vai vispār jums tas viss interesētu? Reku, Kristapam interesē, vai kādam citam arī gribētu uztaisīt meetupu. Bet es gribu kaut ko interesantu, tādēļ tur nebūs vienkārši satikties patērzēt, tādēļ es to padomāšu. Jā, jūs gribat. Ja gribat, rakstam komentāros. Patriks prasa, kā tev ienāca prātā doma taisīt šāda veida saturu? Tavs kvēlākais fans svētais. Šautauts svētēm, viņš ir iemesls, kādēļ es tiku Rālijā šogad kaut ko padarīties pirms nolikos ar plaušu karsoni. Un ja kāds Žēņa skatās manus video, mēs tev gaidām atpakaļ uz treniņiem, tā kā gaidām. Bet kā tev ienāca prātā doma taisīt šādu veidu saturu? Man ir tā, ka es YouTube jau gadiem skatos un gadiem gribēju taisīt, un es pēdējā laikā skatījos angļu veidu saturu, un man bija 3 galvenie tādi cilvēki, kurus man patīk skatīties. Pirmais bija Drag Creek Wrangles, visiem, kuriem es tikko pieminēšu, ielikšu aprakstā YouTube kanāls. Viņš ir amerikāņu kaubojs, man liek pār 60 gadiem, un viņš vienkārši runā pa dzīvi, elementāri vieglā vienkārši piešķiļ cigāru un runā pa dzīvi. Un tas bija tik relaksējoši un nomierinoši un patīkami skatīties. Domāju, ok, šito man patīk skatīties, šito es arī gribētu atveidot. Otrais ir Healthy Gamers. Viņš ir psihiatrs, gan jau, ka daži no maniem skatītājiem viņi zinās. Un man patīk, cik viņš tā loģiski izklāstīja visu. Viņš paņēma problēmu, iztirzēja to visu un beigās kaut ko mēģināja pozitīvi pateikt vai kaut kā, kur ievirzīt to tematu tālāk. Un man patīk tā struktūra un man patīk, cik
loģiski tas izvērtās un cik liederīgi tas viss ir, ka man nevajag ne lasīt, ne rakstīt neko, es vienkārši noklausos un es no katra video varu paņemt kaut kā tādu informāciju, kas man tā pašam nodara. Un trešais, toksiskākais no visiem ir Leo Skepī. Daudz nezinās, viņš tāds, kā lai pieklājīgi pasaka, gejs no Amerikas principā ir, bet viņam ir ļoti enerģētiski video, viņam principā, ja mēs paskatāmies mans atdurtas, tas kā es taisu, nosēžos paņem tematu, saka kāds viedoklis, pofīgi, ko cilvēki padomās, pateikt savu viedokli, pateikt savu domu graudu un vienkārši katru nedēļu to darīt. To struktūras principā no viņas esmu praktiski nokopējis, tā atklāt sakot, bet man vienkārši patika tā enerģija, kas bija tajos video, man patika tās domas, man patika, ka tur ir ne tikai nopietni, bet arī humors un ka nav bail pacelt tematu, kas pašam ir interesanti, nevis tas, kas ir svarīgi un interesanti publikai, bet kas ir svarīgi un interesanti tev. Un apvienojot tos visus trīs tādus kanālus kopā, izveidojās tas, kas esmu patreiz šeit. Jāatbild tavu jautājumu. Pēters prasa, vai video veidosi tikai tādā formātā, kā dari to līdz šim? Nē. Formāts mainīsies, varbūt vizuālā veidā viņš paliks tikpat vienkārši, bet es nekad netaisīšu Mr. Beast veida saturu, man tas neiecē, man tas nepatīk. Man patīk vienkārši viegli sagrimojams saturs, kur smagākais darbs tiek darīts tajā brīdī, kad es runāju. Un es domāju, ka jā, būs saturs, ka viņš būs ārpus mājām, kaut kādā veidā iesaistīšu cits cilvēks, ir ilgtermiņā mainīsies, bet esence nemainīsies. Brigmanis prasa, kas tevi tagad motivē turpināt taisīt video un cik apmēram prasa laiku vienu video salikt kopā? Patreiz, kas man motivē, tas fakts, ka, ja man var būt sliktākā nedēļa ever, es tāpat gaidīšu uztaisīt video. Man ir šis vienkārši, man ir nelaužama pašpārliecinātība, ka man šeit vajag būt. Es dzīvē varbūt neesmu pārāk pārliecināts par citām lietām, man ir nelaužama pārliecība, ka man te jābūt. Un es vienkārši tu pat daru, un man vienkārši sanāk. Tik vienkārši. Es nezinu, vienkārši ir grūti to pastāstīt cilvēkam, kurš varbūt nav to pieredzējis, bet ja tu esi to pieredzējis, tu zini, par ko es runāju, ka vienkārši pofīgi kā es to turpinu darīt, jo man vienkārši tas patīk. Tā. Un cik ilgi prasa vienu video salikt kopā, montāža nav tā trakākā lieta. Montāža, ja es vienkārši šādi runāšu, aptuveni 30 minūtes, ja man ir piemēram godi kalni video, kur man ir jāgriež gabali, jāliek iekšā, jāņem skaņa, blā, 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 stunda, pusotra, plus vēl eksports. Bet es to apzināti daru, jo pirms es sāku runāt, es uztāju struktūru, jo galvā kāds video būs, un ja man ir kaut kādi gļuki, es to vienkārši, kamēr runāju, es to pasaku, es izņem ārā, lai man nebūtu sarežģītība, jo man galvenā doma ir pēc iespējas efektīvāk šo visu, lai tas mazāk aizņem laiku. Tādēļ man nav dienas, ka man taisīt video vajag, es apzināti šo saturu taisu tā, lai viņš ir pēc iespējas vieglāk uztaisīt, samontēt un palaist ārā. Tā, Gaizīgs prasa, vai tavuprāt, atskatoties uz taviem sākotnējiem video, tavu kanāla galvenā doma un saturs šobrīd iet pilnīgi pretrunā ar to, ko teici agrāk. Bija interesanti nosīties gandrīz pilnīgi visus tavus video pāris vienās. Paldies, ka skaties, ļoti novērtēji. Bet vai es esmu pilnīgā pretrunā ar to, ko esmu teicis? Es nepiekrītu, vai es fundamentāli esmu pamainījis to, ko es sākumā esmu darījis? 100%. Jo sākumā man doma bija tādu self-help kanālu uztaisīt, bet pēc pāris videojiem sapratu vienu svarīgu lietu. Man ir 24 gadi. Ko es pa dzīvi zinu? Es tikko esmu sācis savu dzīvi, un jā, man ir bijušas problēmas un nesaprašanās, un esmu risinājis problēmas, bet kāda man ir dzīves pieredze, lai kādam citam kaut ko mācīt? Un tādēļ es pamanīju to visu, jo es sapratu, ka man entertainot arī sanāk. Un labāk es to daru, jo to es vienkārši māku. Bet kādam kaut ko mācīt pa dzīvi, tā nav mana lieta. Bet es sapratu, ka es gribu mazliet atgriezties pie tā visa atpakaļ, jo tas ir tas, kas man iesāk to visu pasākumu, un es to mazliet vairāk arī izbaudu. Jo, godīgi sakot, ir forši taisīt to saturu, ko es veidoju, ka es dabūtu daudz skatījumus, bet es nevaru teikt, ka tas ir saturs, kas man patīk. No pēdējiem video, Klusā centra video, ir mīļākais, ko esmu uztaisījis. Viņš dabūjis salīdzinoši maz skatījumus, bet tas, ko es izbaudīju. Tādēļ es ilgtermiņā pamanīšu to, ko es daru, bet jā, es neesmu pretrunā, bet es esmu drastiski pamanījis to, ko es daru. Eidža prasa, vai savam YouTube kanālam esi iedvesmojies no Aidabs? Viņam kādu laiciņu atpakaļ bija Content Cop video sērija, kur arī padziļināti izšķaidīja dažs YouTube kanāls, kad skatos tavs video, saskatu nelielas paralēlas. Var vilkt paralēls viennozīmīgi. Savā ziņā tā struktūra, ko es pamanīju, es esmu kaut vai riepa austriem tam līdzīgi. Jā,
var vilkt paralēlus, un es Content Cops arī ļoti skatījos, man ļoti patika. Es, protams, centos nebūt tik edgy kā viņš, bet es nemainu faktu, jā, paralēls ir, es skaties, esmu varbūt neapzināti, es esmu paņēmis no iDubbbza, bet teikt, ka es skatījos to video un ņēmu no tām, nē. Austra video man nāca dabiski, kaut kā tā struktūra sakrit kopā, bet gan jau, ka zemtekstā iDubbbz kaut kur man tur peldēja. Rihards prasa, vai tev ir temati, pa kuriem ir bail runāt, varbūt cilvēki, kurus bail aizvainot? Šautauts Rihardam, vecais klases biedrs. Vai man ir cilvēki, pa kuriem bail runāt? Nē. Vai man ir temati, pa kuriem bail runāt? Jā. Politika. Es apzināti netaisu saturu pa politiku un neprasiet man taisīt saturu pa politiku. Es netaisīšu saturu pa politiku. Nevis tādēļ, ka man nav ko teikt. Jo zem atverēs man ir ko teikt pa politiku, gan pa Latviju, gan pa patreiz Ameriku. Man ir neskaitāmi viedokļi, bet politika nebūs, jo tā piesaista viszemāko Delfa komentāru intelektu skatītāju, kas ir iespējams. Un es nevēlos to šeit redzēt. Es nevēlos, es negribu, man to nevajag. Man patīk, ka man ir patreiz auditorija, ko lielākā daļa ir pozitīva, kur loģiski, kur cilvēki, kur māk likt komatus un garumzīmes. Un es to dievinu, un es to neesmu gatavs atdot, lai pateikt, ka man viens politiķis patīk un otrs nē. Ain't no fucking way, tas man nav tā vērsadēja politika. Man ir viedokļi, bet tie viedokļi paliks pie manis. Ja vien sāksies karš, un pat tad es varbūt apsvēršu, vai es kaut ko teikšu vai nē, bet tā politika nā. Bet vai man ir bail kādam cilvēkam kaut ko pateikt? Nē. Latvijas, nu bitīt man to šis gan patriotam jābūt. Kad tev būs Discord? Kad varēsi informāciju priekš video labāk savākt ar Discord dalībnieku palīdzību? Vai jūs gribat Discord vai nē? Konkrēts jautājums. Jā vai nē Discordam? Liekam komentāros iekšā. Es varu mierīgi atvērt, vai esmu baigi aktīvēt Discordā? Nē, bet ja jūs gribat un ja mēs varētu kaut kādā veidā veidot labāku saturu, droši rakstiet komentāros. Es, ja gribat, uztaisīšu. Ričards prasa, būtu interesanti redzēt video par Baču. Būs tāds. Cik es patreiz zinu Bača šobrīd ārstē, cik es kaut ko no Stepāno storiem es redzēju, ka viņš ārstēs, viņš baigi nerādās Lucky Punch saturā. Patreiz es neko nevēlos teikt. Es pārāk maz informācijas zinu par Baču, un ja cilvēks cenšas savākt savu dzīvi kopā, es nevēlos tur patreiz to tematu aiztikt. Ja kaut kas mainīsies, laiks rādīs, bet šobrīd es nevēlos to aiztikt. Ainās prasa, kad būs Didi video Babilo? Es domāju, ka es principēs uztaisīšu, jo es gribu kaut kādu video, kur man arī jautri ir, un es arī esmu sapratis, ka cilvēki, kuri skatās man saturu, varbūt nezina tik labi angļu valodu un varbūt nevar dabūt to informāciju no Amerikas. Tādēļ, ja jūs gribētu pa Didiju video arī redzēt, droši rakstiet iekšā, man ir tik daudz ko teikt, es arī varētu pielikt tur mazāk no hip-hop sfēras, jo es pa hip-hopu gadiem viņu skatos, sekoju līdzi, klausos. Nu, tur jau gadiem bija pazīmes, ka tur kaut kas galīgi nav kopā, un es neesmu pārteicis to, ko Didijs ir izdarījis, bet tas, ka cik ilgi tam vajadzēja jāgaida, lai tas realizētos, viss kā tas šobrīd realizēs, es šokā esmu, bet es labprāt uztaisītu video pa Didiju, ja jūs gribat redzēt, tādēļ jūs gribat, vēlreiz rakstam komentāros. Leģenda prasa, riepu ausa 6 būs. Zin kā, ja būs, tad nebūs šeit, tā teikt, studijā. Izskatās, ka varbūt Austris ir izdarījis mazu kļūdu ilgtermiņā, ko mēs skatīsimies, un viņš pieļaus to kļūdu, ko mēs patreiz domājam, ka viņš pieļaus, tad varbūt arī būs, bet, I don't know. Ronobo 5912 sasodīja labs vārds. Ko tu domā par ķipa Balenciaga konkurentu Jariku? Es viņus sies nevaru. Ok, labi, tā. Es uzlikšu bildi tagad par Jariku, kas viņa tāda ir, un es konkrēti saprotu, ko tu domā. Un es pilnīgi piekrītu tavai domai, jo Jariks manās acīs ir cringe. Viena lieta. Es nekādā veidā nenolieku to, ko viņi dara, jo jebkurš biznes, kas Latvijā ir, es cenšos atbalstīt. Latvijā ir tik grūti uztaisīt biznesu, un jebkuri, kuri cenšas uztaisīt biznesu, kaut ko pārdot, un viņi ir kaut mazliet veiksmīgi, es to atbalstu. Bet viņi ilgtermiņā nebūs tas, ko viņi grib darīt. Jo Jariks ir cringe. Jo, ja tu pasies uz Balenciagu, Balenciaga, Prada, Amiri, Gucci, jebko, kas zem pasaules ir, Vetmens, whatever. Viņi ir kruti, jo, kad tu pasies viņu mārketinga kampaņām, viņi ir tik effortlessly kretīniski, ka tev tāds, viņi reāli ir maitas, reāli tā kā, nu viņiem ir ķipa pie dīrstas, ja viņi kruti ir. Jarikam tas nav.
es nezinu kādēļ, bet kad es skatos Jarika to video vai kontentu, es jūtu tādu nepašpārliecinātību visam apakaļ. Viņi tā kā pastījās Playboy kārtī, domā, ka jā, mēs būsim tie čoki. Jo tu vari just apakšā, ka viņi nāk no bagātām ģimenēm, viņi ķipa cenšas būt krūti un ietelpties tajā visā sfērā, bet tajā pašā laikā tu vari just, ka viņi nāk no tās sfēras, viņi īsti nezina, kā tas viss ir. Tādēļ es cienu, ka viņi dara, bet viņi vienkārši ir mazliet cringe, ko var just. Un, ja es skatos citu kaut kādu Latvijas, nezinu, tādu apģērbu veidotāju, Backdoor Markets vienkārši ir tik daudz labāks viņiem, jo viņš ir autentisks, interesants un vienkārši labs apparels, un tajā ziņā Backdoor Markets ir tik daudz labāks par Jariku. Bet es arī nekad nevalkātu Jariku, tas nav mans stils, bet, manās acīs cringe. Daniels prasa, tavas domas par universitātēm. Es par šo vēlos uztaisīt video, bet īsumā. Universitātes ir tās vērtas. Man ļoti nepatīk, ļoti nepatīk mūsdienu domāšana, ka universitātes nav tā vērts, jo šis ir apzināti tēmēts pret vīriešiem, kas negatīvi ietekmē mūsu iespējas attīstīties pēc tam dzīvē, bet ir ļoti apzināti jāizvēlās, ko un kā tu studē universitātē. Bet šo es paplašināšu citā video, jo šis man tīri svarīgs, un šo es darīšu tajā brīdī, kad es pabeigšu šo bakalauru. Bet, ja tu domā par universitāti, bet ļoti apdomā, ko un kā tu ej. Tā, multikuēters prasa, vai vajag legalizēt marihuānu? Vienā vārdā, jā. Vienā teikumā, vai tu esi redzējis stoneri, kas sit savu sievu? Paplašinātā domā. Ir tā, ka Latvijā cilvēki smoko, mēs to zinām, tas ir fakts. Latvijā ražo narkotikas, mēs to zinām, tas ir fakts. Un mums ir milzīgi dragbasti, bet es uzskatu, ka mums ir situācija, kur Latvijas ekonomika ir absolūtākie tupakā. Un šis būtu bez apspriedumiem labākais veids, kā attīstīt Latvijas ekonomiku patreiz, kā viņi ir. Nevis ar mahinācijām un nekustamiem īpašumiem, nevis ar debiliem Rīgas waterfrontiem, nevis ar kaut kādiem nodokļu nogriešanām vai nodokļu pacelšaniem, whatever. Šeit ir tik daudz nauda, ko nopelnīt. Ja uzliktu PVN uz ganģas, mums būtu turisms attīstos, ēdināšana attīstītos, kurjeri attīstītos, volts attīstītos, ekonomika attīstītos, nekustamie īpašumi centrā attīstītos, viss vienkārši eksplodētu, turisms, viss vienkārši aiziet, jo tā nauda PVN, kas nāktu iekšā Latvijas ekonomikā, pagrieztu visu topā, jo no mums brauktu pēc tam, no Leišiem brauktu, no Igaņiem brauktu, no Baltkrievijas brauktu, varbūt no kaimiņos pat brauktu, lai izbēgtu karu un vēl uzkurīt šeit. Latvija eksplodētu, bet mēs esam ļoti konservatīva valsts, mēs to nevēlamies atbilstīties, mēs gribam palikt pie 40 grādīgi, jo to mēs pazīstam, ne jau pie ganģa pievērsties, bet ir milzīgs mīnus, kas ir jāsaprot, ja mēs to legalizētu visu. Un, ja es padzīvoju Nīderlandē, viena lieta, ko es sapratu, šitas eksponenciāli palielinātu narkotikas distribūciju Latvijā. Iedomājies Latvijas patreizējo, tas notiek narkotika līmenī, reiz 10 pirmajā gadā, reiz 50 nākamo 5 gadu laikā. Mēs kļūtu par principā narkotiku kapitāli Baltijas valstīs, tas ir garantēti. Mums attiecīgi palielinātos kraims, 100%, ieroču problēmas palielinātos, uzbrukumu problēmas palielinātos, tā rezultātā būtu vairāk problēmas, viennozīmīgi. Interesantā kārtā nesamazinātos tā nelegālās ganģa daudzums, jo, piemēram, Nīderlandē visi coffee shopi dara tā. Parastiem cilvēkiem lēto sūdu pērk no oficiālām lietām, stiprais stāvs tāpat nāk no dīleriem. Tā vienkārši lieta ir. Tā rezultātā tas situācija baigi nemainītu, bet nopelnīt varētu nenormāli, biznesi vienkārši eksplodētu, bet turisms eksplodētu, viss būtu nenormāli labi, bet ir jāizsver tie mīnusi. Un es nezinu, vai tie mīnusi ilgtermiņā atmaksātos, bet pie tās patreizējās ekonomikas situācijas, ka mums ir tāds deficīts, ir gandrīz vai situācija, kur mums vajag to darīt. Tas ir mans viedoklis. Es saprotu, ka daudz varētu nepiekrist, bet ilgtermiņā skatoties, šī viena no lietām, kā attīstīt Latvijas ekonomiku. Oskars grib, lai es uztaisu video par dažādām internetu leģendām. Šeit man ir pretjautājums, ko tu ar to visu domā? Tas ir Latvijas interneta leģendas, Eiropas, Baltijas vai kaut kādu trakos cilvēkus, vai ko jūs gribat, vai jūs gribat kaut kādas lietas, jo man te ziņā ir daudz cilvēku, kuri man interesē, par kuriem es varētu uztaisīt video kaut vai par Mr. Brestu, vai Logan Paul Titi, vai KSI, visiem psihopātiem vienmēr ir kaut ko interesanti uztaisīt tādu visu, bet es nezinu, vai jūs būtu interesanti to skatīties, vai jūs zināt par tiem cilvēkiem, kuriem es būtu gatavs taisīt to video. Tādēļ
būtu interesanti zināt, pa ko jūs vēlaties, vai tikai par latviešiem, vai jūs būtu gatavi klausīties par tādām, internacionālām personībām, jo tas man īstenībā arī interesē, un es gribu pamainīt to saturu, un varbūt es jums arī interesē. Tādēļ, kā jau es atkārtoju šajā video, liekam komentāros, gribu zināt, ko jūs gribat no manis redzēt. Man vienkārši noderētu tās idejas, jo vairāk jūs šaujat, lielāka iespēja, ka es to uztaisīšu. Tā, Kārlis raksta, bet šis tās, ķipa jautājums. Jā, Saņa, tev jau viens posts par influenceriem, kas atbalsta azartspēles, manuprāt, varētu otru daļu un vispār izstāstīt savas domas par azartspēlēm, esi par vai pret, ja esi pret, tad kāpēc, un kā tas ietekmē cilvēku dzīves un savu skatījumu uz to visu. Patreiz pie tā video esmu lēnām sācis strādāt, vācu materiālus, vācu domas, un esmu atradis jau principā to struktūru, kā es to video gribu uztaisīt, bet es esmu pret, jo nav runa tikai par azartspēlēm. Tas pāriet tavā dzīvē, tavā dzīves domās, kā tu pieeji dzīvē, un tas nav tikai uzgriez apiku. Tas iznīcina tavu dzīvi ilgtermiņā, un tādēļ es uztaisīšu nākamo par to video, jo tas ir viens no iemesliem, kādēļ Latvijas ekonomika dirsā, kādēļ Latvijas morāla dirsā. Tā nav tikai dzeršana, šis ir viens no tiem faktoriem, un es esmu pret, jo tas traucē Latvijai un mana vecuma jautne attīstīties efektīvā veidā. Šitam mums ir vēl viens top vārds – megakodiens. Dod man to niknējumu, es gribu būt megakodiens. Redzot, kā iedzinies katrā tematā, būtu interesanti paskatīties un paskot līdzi, kā un kur kādā no valsts institūcijām tērē naudu. Cik lielas algas saņem parasti dīgdieņi un tā tālāk. Tēma, protams, liela un dziļa. Šeit es pilnīgi piekrītu, un te es varu pateikt, ka šis būs mazliet pārāk daudz manam skopam. Ja man būtu vēl kāds cilvēks, kas man palīdz skriptus rakstīt vai to, vai atrast informāciju, tad jā, bet šis ir pie patreizējās manas ikdienas noslodzes ir pa daudz, es šo paturēšu prātā, es nemetu ārā, jo man pašam interesē, kā pie velna viņi strādā un kur viņiem tā nauda nāk, jo tas, kad legāli tas ir, tas nav, tas ir skaidrs, bet no kurienes es nezinu, bet es paturēšu prātā. Bet jautājums, cik ilgu laiku paņem izveidot vienu video? Montāžu jau pateicu, bet kopsumā viens video, prasa man nedēļu, jo man ir tā, ka ņemsim domu par azartspēlēm, ja, kas būs nākamais video. Sākumā es mēģinu saprast, ko es par to video gribu vispār pateikt, kas man ir svarīgi tie video pacelt, jo man ir kā, ko es ievadā teikšu, kas ir galvenā daļa, un svarīgākais ir video beigas, ko es gribu tajā video pateikt, tā ir grūtākā daļa tajā visā tu izdomā. Un pēc tam es pakāpeni sāku vākt materiālu, saprotu, ko es gribu video iekļaut, un kad es sāku likt to visu video kopā, es sāku lēnām saprast, ko es gribu ar to video pateikt, jo man galvenā doma ir, ka es gribu ar to video kaut ko pateikt dziļāku un svarīgāku, lai nav tas vienkārši tāds informācijas apkopojums. Un tādēļ man tas paņem, kādas 5 dienas vismaz, ja ne pat 2 nedēļas, lai es izdomāju, ko es iekļauju, ko es neiekļauju, ko es saku, ko nē. Un pēc tam patiesībā tā pati filmēšana un montāža 3-4 stundas. Bet es nenormālāko darbu ielieku pirms tam, sauso darbu vai ne, bet to, es domāju katru dienu 24/7 par to saturu, ko es veidoju. Un tādēļ, kad es tieku līdz filmēšanai, montēšanai, tas man paņem 3-4 stundas, faktiski. Zūnijas for the win uzrakstīja garu paragrāfu par to, ka varbūt ir vērts parunāt par hipotekāriem kredītiem, nekustamību īpašumu cenām. Kā un vai vispār būtu parasts mirstīgais to var dabūt. Šeit es viņam arī atbildēju komentārā, ka es to gribētu tādā video vienkārši par naudu parunāt, jo man lēnām sāk rasties panika par to, kā es vispār spējuši dzīvē kaut ko sasniegt finansiālā ziņā, bet tas ir tīri tāda, es pat negribu teikt, ka Latvijas problēma, bet internacionāla problēma, par ko es gribu parunāt, jo es patreiz nezinu, kā manai paaudzē vispār skatīties uz tuvāko nākotni, ja tev nav turīgi vecāki, bet par tas būs cits video, bet jautājums. Cik līdz esi nopelnījis tikai ar YouTube vai saņēmis kādu sponsoru dealu piedāvājumus? Vienīgais sponsoru deals, kas man bija no Lucky Puncha, ironiskā kārtā. Un no YouTube kopsumā man monetizācija sākās ar otru Austra video. Kopējie ienākumi, ja nemaldos, man šobrīd bija pēdējo 2 mēnešu laikā kaut kādi 1100 eiro. Skaties, 20% no tiem ir donationi. Pārējais viss ir advertisementi, reklāmas uz video. Tajā brīdī, kad es izlaidu Austra video, man tajā mēnesī bija 140,000 skatījumu, un ja es noņemu nost aptuveni to, kas man nāca iekšā no donationiem, es teiktu aptuveni 450-500 eiro no reklāmām. Šobrīd tas viss nostabilizēs, man vidēji mēnesī kaut kādu 60-70,000 skatījumi. Tas nes iekšā aptuveni, 300 līdz 300 eiro tīri no tām reklāmām, kas
ir absolūti pieteikami. Es saprotu, ka cilvēki lieto adbloku un ziedo tikai tajā brīdī, kad spēj vai vēlas, tādēļ es baigi to nerēķinu. Un es paturēšu to naudu, skatos vienkārši kā tādu atbalsta kabatas naudu, jo, nu, ar šo naudu, kas nāk iekšā, vienkārši, nu, man atmaksājas telefons, gaismas, mikrofons, dators. Tā kā, nu, patreiz to neuzskatu kā ienākumu, bet, nu, nosaistās initial izmaksas. Un noslēdzot šo video, Harijs uzdod jautājumu, what's the quote of the day? Neļauj ambīcijām apēst sevi. Tie, kas grib abstraktāk, sapratīs, ja nē. Bet, jā, tas tā, ko es šodien padomāju, jo, nu, nevajag dzīvē pārāk traki ar ambīcijām apsēst sevi. Bet tas ir mans pirmais Q&A. Tās ir manas domas, tie ir jūsu jautājumi, tie ir mani viedokļi. Es ceru, ka patika, es ceru, ka bija interesanti paklausīties. Ja jums ir radušies pēc šī video vēl jautājumi, domas, ja kas, pirmkārt, komentāros rakstam, otrkārt, ļoti palūkšu like un subscribe, tas ļoti palīdzēs algoritmam, ļaus kanālam augt. Trešais, ja gribat piedalīties nākamajā Q&A, kā jau teicu, Instagrams aprakstā, piesakojiet, ielikšu story, uzdosiet jautājumus, turpināsim tālāk. Ja jums patīk šis viss, sakiet komentāros, ja negribat vairāk dzirdēt kādus jautājumus, man uzdod, ko jūs gribat tālāk, sakiet, darīšu kaut ko citu. Bet galvenais, man prieks, ka ja jums šis patika, man prieks, es ceru, ka bija interesanti, un es domāju, ka tuvākajā laikā būs vēl jauni interesanti video. Tādēļ, paldies, ka skatījāties, un kā vienmēr, paldies par uzmanību.